Vēdiskās astroloģijas prognoze katram zodiakam no 20. līdz 26. janvārim 2025. gadā jau. Šī nedēļa ir piemērota introspekcijai un pašrefleksijai, lai iegūtu skaidrību par savām vēlmēm un mērķiem. Veiksmīgai sadarbībai un attiecību nostiprināšanai šis ir lielisks periods, kas īpaši piemērots profesionālajai izaugsmei un arī atjaunošanai personīgajā dzīvē. Šajā laikā zodiaku pārstāvjiem būs jābūt atvērtiem jauniem izaicinājumiem un radošām idejām. Svarīgi ir pielāgoties jaunajām pārmaiņām. Veiksmīga nedēļa ir saistīta arī ar skaidru mērķu izvirzīšanu un strateģisko pieeju, īpaši darba un biznesa jomās. Vērtīgas būs garīgās prakses, meditācijas un citas tehnikas, kas palīdzēs attīstīt dziļāku pašapziņu un izpratni par savu ceļu. Šajā periodā ir svarīgi izveidot līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi, lai novērstu emocionālo izsīkumu. Bet lasījums katrai zodiaka zīmei atsevišķi. Auns. Šajā periodā var būt svarīgi saglabāt līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Vērsieties pie komunikācijas uzlabošanas ar kolēģiem un mīļajiem. Padoms. Atcerieties uzklausīt citus un izmantot empātiju, lai izvairītos no nesaskaņām. Vērsis. Iespējama veiksmīga sadarbība ar jauniem partneriem vai klientiem. Jums būs nepieciešama precizitāte un rūpīga plānošana. Padoms. Uzticies savai intuīcijai un esiet pacietīgi lēmumu pieņemšanā. Dvīņi. Šajā periodā jūsu radošās spējas būs īpaši izteiktas. Veiksmīgi projekti saistīti ar komunikāciju un mārketingu. Padoms. Saglabājiet koncentrēšanos uz galvenajiem mērķiem un nepārspīlējiet ar pārāk daudzām aktivitātēm. Vēzis. Emocionālā stabilitāte būs svarīgāka nekā jebkad agrāk. Šajā periodā iespējams diskusijas par ģimenes jautājumiem un mājas dzīvi. Padoms. Atvēliet laiku pašaprūpei un ģimenes attiecību nostiprināšanai. Lauva. Lauvām šajā periodā jāiegulda spēki radošajā un biznesa projektu jomām. Būs svarīgi izrādīt iniciatīvu un vadīt citus. Padoms. Esiet gatavi uzņemties atbildību un izrādīt līderību. Jaunava. Struktūra un analīze būs jūsu spēles noteikumi. Jums būs nepieciešama detalizēta pieeja finanšu un plānošanas jautājumiem. Mans padoms. Saglabājiet fokusētu skatienu uz finanšu vadību un izvairieties no pārāk daudzām spontānām izmaiņām. Svari. Šajā nedēļā jūsu sabiedriskās aktivitātes un attiecības var būt īpaši nozīmīgas. Veiksmīga sadarbība un dialogs būs galvenais nosacījums. Padoms. Veiciet laiku pa laikam neliels pārdoms par attiecībām, lai saglabātu līdzsvaru. Skorpions. Dziļas pārdomas par personīgo attīstību un garīgām praksēm būs aktuāls. Šis laiks ir piemērots introspekcijai. Novērtējiet savu izaugsmi caur garīgo perspektīvu un meklējiet dziļākas atbildes uz jautājumiem. Strēlnieks. Jūsu piedzīvojumu un mērķu periods turpinās. Šajā nedēļā iespējami ceļojumi vai jauni projekti. Mans padoms. Atverieties jauniem piedzīvojumiem un iespējām, bet ievērojiet sagatavotību un plānošanu. Mežāzis. Mežāžiem šis laiks ir veltīts karjeras izaugsmei un profesionālajiem sasniegumiem. Jums būs jāpievērš īpaša uzmanība profesionālajām attiecībām. Mans padoms mežāzim. Saglabājiet disciplīnu un strādājiet pie ilgtermiņa mērķiem. Ūdensvīrs. Inovācijas un jaunas idejas būs galvenais fokus šajā nedēļā. Veiksmīga būs sadarbība ar progresīviem un tehnoloģiski attīstītiem cilvēkiem. Padoms ūdensvīriem. Veiciniet ideju apmaiņu un izmantojiet savu unikālo skatījumu uz problēmām. Zivs. Radošums un intuīcija būs īpaši nozīmīgi šajā periodā. Šis laiks ir piemērots mākslas un emocionālu projektu veidošanai. Ļaujiet sev atvērties mākslinieciskām izpausmēm un izmantojiet intuīciju kā ceļvedi.
Šī bija astroloģiskā prognoze un ieteikums katram zodiakam laika posmā no 20. līdz 26. janvārim. Spied like šim video, seko manam kanālam un piesakies uz konsultāciju, ja vēlies uzzināt sīkāk par savu zodiaka zīmi. Uz tikšanos!